Sveiki! Es šodien filmēšu jaunu video, un šī video es stāstīšu, kā var makšķerēt un visu par makšķerēšanu. Sāksim pirmais, kā tu vari dabūt makšķeri. Tā sākumā vajadzētu, man liekas, būt bambusu makšķerei. Kā jūs varat dabūt labākas makšķeres, jūs varat doties uz ciematu, un tur jūs varēsiet nopirkt viņas. Es, piemēram, došos pie pārdevēja makšķeru. Aiziešu pie pārdevēja. Tā starp citu, pirms es sāku kārtīgi stāstīt par šo video, es atgādināšu, ka es šodien, ka būs nākamajos vairākos video, būs katrā viens cipars koda, 3 nākamajos video. Un jūs mēģiniet atrast to koda ciparu. Un ja jūs atradīsiet, es būšu ļoti priecīgs, un jums tad, kad jūs atradīsiet visos 3 video, jums jāsaliek viņš kopā, un tad jāuztaisa, un tad jums būs tas kods. Bet tas nav tik svarīgi. Tagad es jums parādīšu, kā jūs varat dabūt makšķeri. Es nospiešu F, jums ir labāku makšķeri. Jūs varat nospiest Blacksmith Broks, un tagad jūs nopērkiet no viņa makšķeri. Bet fishing, bet es nevaru nopirkt, tāpēc, ka man nav tik liels fishing līmenis. Es šobrīd pat nemēģināšu dabūt fishing līmenis, stāstīšu, kā makšķerēt. Un kā makšķerēt, sāksim pirmais, ka mums došos uz mājām. Mājās, kā jau es teicu, jūs varēsiet atrast zivis upēs un visādos ezeros, piemēram, rekur ir ūdens un rekur ir, pieņemsim, 8 kājas, un es viņu varu paņemt makšķeri. Sākumā pirms es ķeršu viņu, es pasāšu, kā makšķeris darbojas. Sākumā es pasāšu, ka jūs varat iemest makšķeri. Kā jūs varat iemest, jūs klikšķiniet uz ekrāņa, jebkurā vietā, un tad jūs uzlādējat metienu. Čik, un tad čik. Un tad jūs saka izmetiet. Izvilkt atpakaļ ar arī klikšķi. Tas nozīmē, bet jūs varat arī vājāk vienkārši čik. Un tagad būs tuvāk. Un jo tu ilgāk turēsi, jo būs tālāk. Nevar būt bezgalīgi tālu, bet kādu gabaliņu var būt. Tad otrā lieta, tad, kad tu redzi kādu zivi, piemēram, kā šito, ja tu pieskaries viņai, viņa aizmuks, redzat? Un tad jūs nedrīkstat būt viņai ūdenī tūmā. Pieņemsim, trešā lieta, ko es pasāšu, ka jūs varat izmantot tārpus ēsmai. Piemēram, šobrīd es neizmantošu tārpus, jo šī ir mazas zivis skaitās, bet varbūt lielākam zivīm es izmantošu tārpus. Tagad es izmetu, un šis ir tas rādījus, tas baltais. Un tagad rekur viņa nāk, un tagad viņa tā kā maz nedaudz kustinās, un tad, kad makšķeri iegrims, tad man jāvelk. Tūlīt. Iegrima, un es tagad noķēru 8 kāji. Rekur jūs varat redzēt, man ir rokā 8 kājas. Un tagad es pājāšu iet, tur es redzēju vienu lielāku zivi, es aiziešu paskatīties. Rekur, kā jūs redzat, ir tāda milzīga zivs, bet es šī zivi uzlikšu ēsmu. Kā jūs varat uzlikt ēsmu, jūs paņemat savus tārpus un uzliekat šitien aktīvu beitu, un tagad jums ir uzlikts ēsmus. Kā jūs varat dabūt ēsmu, cērtot kokus vai kaut ko tādu, jūs varat atrast tārpus viņās. Tāpēc tagad es iemetīšu makšķeri, un ar tārpiem, kā jūs redzat, ir extra range, ka šitas būtu parastais range, un šitas ir ekstra. Pieņemsim, tagad es gaidīšu tikai, kā viņš mani nepamanīja, tāpēc es aiziešu šeit. Iemetīšu šeit tagad. Un tagad gan viņš mani gan jau, ka pamanīs manu to ēsmu, es to vēlreiz varbūt paņāšu čik. Ok, pats uz zemes. Labi, pats viņš tik pēc daudz peld apkārt, ka grūti noķert. Rekur, tagad būs. Un tagad viņš, tad, kad apstāsies, viņš nāks pēc manas ēsmas. Rekur, viņš pagriežās un nāk. Atkal man būs viņš tā kā kutina to makšķeri, un tagad tūlīt viņš vilks novilka, un tagad rekur es noķēru. Un šitos zivi sauc sunfish, šitos sauc skuidu. Viņš jau ir kaut kāds retāks, tāpēc viņš ļoti patīk. Un zivis to arī pārdot ciematā, vai arī dažās citās veidos var izmantot cepšanai. Un šām citām vietām vēl nopiķeršu šito zivi. Tūlīt, pagaid. Čik. Un katrai zivī savs lielums un vērtība.
Jā, un teiksim tā, ka tad, kad šitā zivs, viņa tagad, jūs varat arī palīdz zem ūdens šitā, lai redzētu, kas tā ir pa zivi, lai labāk varētu saprast viņas veidu. Es, piemēram, tagad noķēru, viņš sauc par perču. Un tagad es došos uz ciematu viņas pārdot. Piemēram, es dodos uz ciematu, un tagad, kad es dodos uz ciematu, tad tu varēsi redzēt, cik viņas maksā. Es aizgāju uz ciematu, lai nospiedīšu I'm here to sell, un tagad es nospiežu perču, un viens perčs maksā 40 monētas. Squid maksā 150 monētas, un šitā sunfish maksā 550 monētas. Man ļoti patīk šīs zivis, to viņas var grillēt un tā tālāk. Un šim video laikam pietiks. Kā es teicu, to nopirkt labākas makšķeres. Zivis ir ļoti noderīgas, kā es teicu, ēdieniem. Un laikam šodienai būs pietiekami. Atcerieties, ka jums jāsameklē tas cipars, kaut kur šī video bija. Nākamie 3 video arī būs cipars. Un tad, kad jūs atradīsiet nākamajos 3 video ciparu, tad jūs varēsiet salikt viņus kopā un dabūt, nevis dabūt, bet jūs varēsiet, teiksim tā, ka jūs būsiet atraduši tos cipars un jūs varēsiet kārtīgi būsiet pameklējuši. Bet, ko es teikšu, ka jūs varat balsot par nākamo video, vai es veidošu nākamo video par šos spēles jautājumus, ka es jautāšu jautājumus un jums būs jāmēģina atbildēt, tā kā trivija vai kaut kā tā, tā kā jautājumi, un jūs mēģināsiet atbildēt, vai arī nākamais video būs par kādu citu spēli. Laikam šodienai atā.